Arkādijs man kaut ko ļoti vēlējās parādīt. Parādi Arkādiju. Nerādīšu to, ko gribēju rādīt, bet parādīsim to, ko klienti pārsvarā prasā vai atnāk nezinot par, teiksim, pa diviem aparātiem. Viens ir skrūvu mašīnā, otrs ir impulsinieks saucas. Un parasti saka, ko, kā un kā atšķirās, bet izstāstot ir grūti. No sākumā skrūvu mašīnu. Ok, noliekam malā. Tā, un pamēģinām tagad ar šito. Ui. Skaļš, ne? Tas ir, jā. Bet kā ir? Ar kuru bija vieglāk ieskrūvēt? Ar šo bija vieglāk, tāpēc, ka roka negriezās. Jāskrūvē ārā, ja? Uzskrūvē. Ok. Mēs jau arī paņemam tieši tādas skrūves, diezgan resnas. Otru, ja? Arī var? Var, jā. Apsišos, kā otra ir. Tā pirmā, šitā likās, ka pat izlec ārā. Šitā ātrāk iznāca ārā. Jā, mēģinām, es tev iedod. Man tāds galviņas nav, bet labi. Pamēģini ieskrūvēt šitādu skrūvi. Pamēģini rokam. Tajā pašā caurumā vai citā urbumā? Šito var arī mēģināt, jo šitais ir resnaks, lai ir. Ir ok. Kā ir? Roku nekur negriež? Nē. Ausis tikai griež ciet. Pamēģinām skrūpstoli. Vispār. Jā, šito jau ir. Nē, tur arī nekā. Labi, mēģinām vēl pārslēgt ātrumu. Tagad vēl pamēģini. Te laikam varēja just, jā? Varēja, jā, ar to bija daudz vieglāk. Šito laikam ārā nedabūs, bet tā jau nav. Ar šito dabūsi. Šitā dabūši, jā? Jā. Nē. Oho, jā. Tur vislielākā starpība arī ir, jo ar šito visu dienu strādājot ir vieglāk. Tev rokā nesapēs, jo šitam visu laiku tā kā griež ārā. Un to var sajust, protams, ja tu nostrādāsi stundu ar šito un stundu ar šito, ar lielam skrūvēm, tad varēs saprast, ka ar šito diezgan smagāk, jā. Bet abi aparāti ir ideāli, un tāpēc arī, teiksim, tie, kas karkas, teiksim, mājas cel, viņam baigi patīk šitie aparāti.